Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien savā video pastāstīšu, kā es adīju šo te džemperi. Džempers ir radīts kādai mazai meitenītei. Pirms nosūtu mazai princesei džemperi, gribu pastāstīt, kā es adīju. Un tā, džempers ir radīts no dzijas Drops Belle. Dzijas sastāvs ir 53% kokvilna, 33% viskoze un 14% lince. Ražotājs ir norādījis, ka jāadā uz adatām numur 4, es adīju adatas numur 3,5. Es vienmēr paņemu adatas nedaudz mazāks nekā norādīts ir uz etiķetes, jo man patīk, adījums ir tāds stingrāks, tad labāk tur formu neizstiepjās pēc mazgāšanās. Un tā, kā es adīju šo te džemperi. Džemperi es adīju no šī te žurnāla apraksta, bet es tomēr kaut ko pamainīju nedaudz. Es nekad neādu tā, ka adu tieši tā kā ir aprakstā. Es vienmēr kaut ko pielieku savu klāt, kaut ko noņemu nost, un tad nedaudz izmainās šis te modelis. Tātad šis ir žurnāls 2011. gadā izdots, bet bērnu mode nemainās tik strauji kā pieaugušajiem, un tāpēc droši radīt no šādiem netika jauniem žurnāliem. Šo te modeli es esmu adījis arī pirms gadiem 7, tad es adīju tieši tā kā bija aprakstā no tās dzijas, bet šeit šī dzija ir Baby Bravo un tas ir 100% akrils. No akrila adīt 100% mazam bērniņam es tiešām vairāk negribu, tāpēc pamainot citu dziju, pamainot adatu numuru, man jau iznāca cits izmērs, bet tas princips būtībā ir no šī te žurnāla. Tā parādīšu foto mazliet tuvāk vēl. Tā, šeit ir šis džemperis, šeit ir radīts no 5 dažādām krāsām, man ir radīts 3 krāsas. Šeit šis te modelis apraksts, šeit ir tādas vertikālas līnijas, kas tas raksts atkārtojās katrā līnijā vertikālajā, bet tikai maina krāsu. Šeit ir no 5 krāsām, man ir 3 krāsas. Ļoti vienkāršs raksts, šeit ir tikai jāmaina valdziņu vietām šīs te mazās pīnītes un vairāk absolūti nekas cits nav. Būtībā šādu rakstu, es domāju, ļoti labi izskatītos arī pieaugušo džemperim, tikai jādot no vienas krāsas dzijas. Jā, šeit aprakstā ir šī te dzija Baby Bravo, kas ir 100% akrils, tad šeit ir dzija Drops. Un adot vienu un to pašu rakstu, pilnīgi tas džempers skatās savādāk. Šeit ir tādi tā kā, var redzēt, ka džempers ir tāds tā kā cauri mazliet spīd. Izveidojās tāds raksts, tā kā gandrīz vai mežģīņa raksts. Turpretī, kad adīja no tās 100% akrila dzijas, tad šai dzijai bija tāda neliela pūciņa un šos te tos caurumiņus tā pūciņa it kā aizpildīja, un tad tas džempers vairāk tāds ziemas variants sanāca. Šis ir atkal vairāk tāds, pavasara, vasara, rudens džemperis. Džemperis sver 190 gramus un izmēra platums džemperim ir 1,32 centimetri un garums ir arī 30 centimetri. Būtībā sanācis ir tāds kvadrātiņš, kuram pēc tam vienkārši pieda piedurknis klāte. Džemperi es adīju no apakšas uz augšu. Tad, kad bija nodīta priekšpuse, nodīta mugurpuse, es savienoju plecu vīles. Plecu vīles es savienoju sādot kopā. Es pabeidzu katru kārtu, katru pusi, Es noadu priekšpusi, atstāju valdziņus uz adatas, tad noadu mugurpusi un tad ar 3. adatu vienkārši sādu kopā abas daļas. Un tā izskatās no kreisās puses šī savienojuma vieta. Turpretī otrā pusē uz otras plecu daļas ir aizdari ar pogām, jo maziem bērniņiem nepatīk ļoti, kad velk džemperi pāri galvai un lai vieglāk būtu šis te process, tad šeit ir piešūtas šīs te podziņas, kuras pēc tam mēs vienkārši aiztaisam cieti. Šeit otrā plecu daļā es izadīju valnīti, 2 labiskie, 2 krēliskie, izveidoju vienu pokcaurumu vietu, un tad, kad džempers bija jau gatavs un kad apadīju ap kaklu šo te apdares maliņu, tad šeit izveidoju otru pokcaurumu. Un tā viens pokcaurums ir uz šīs te apdares maliņas un otrs ir tieši uz pleca daļas. Sānu daļas es sašuvu
Un pēc tam uzņēmu valdziņus, tur, kur ir piedurknes daļa, un adīju vienkārši pa apli. Piedurknes, jūs jau redzēt, ka es neadīju vairāk šajā rakstā, bet šeit ir adīts vienkārši 2 labiskie, 2 kreiliskie, 4 kārtas ar rozādzīju, 4 kārtas ar šo te gaiši zaļo krāsu. Jā, piedurknes es arī adīju uz adatām numura 3,5, taču šeit, tur, kur es adu tikai ar šo te rozā dzīvi, kur ir palikuši kā 3 cm līdz noraukšanai, es adīju ar adatām numuru 3, lai šī te apakšējā daļa ir mazliet tāda, netik plata, kā šeit augšpusē. It kā tā skatoties neredz, bet jā, adītu viscaur ar adatām numuru 3,5, tad šī apakšējā daļa, viņa tāda nedaudz tā kā pastiepjās. Man tā negribējās, un tāpēc es izdomāju, ka adīšu tā. Būtībā ļoti vienkārši džemperis, bet skatās tiešām, ļoti, ļoti skaisti. Un jā, mēs adam, šeit var adīt to džemperi no dažādām krāsām, var tā kā no 3, var adīt arī no 2 krāsām tikai, vai no 5, tā kā bija žurnālā šajā aprakstā. Šeit ir, kā saka, fantāzijai robežu nav, adām kā gribam no dažādām dzijām. Tāds džemperīts man sanāca mazai princesei, ceru, ka viņai patiks mazai meitenītei. Sen nebija adījis bērnu nekādu džemperīti, neko tiešām adījās, kā saka, vienā elpas vilcienā. Un tiešām lielu prieku sagādāja. Tāds šodien bija mans video. Turpināšu jums arī citos video rādīt savus darbus un gatavos adījumus. Paldies par uzmanību un līdz nākamai reizei!